Pirmām kārtām es gribētu izteikt atzinību Siguldas pašvaldībai, personīgi arī Uģim Mitrēvicam, kā domas vadītājam, par apņēmību piedalīties konkursā, lai iegūtu tiesības rīkot Latvijas 3. ziemas olimpiādu. Siguldas doma bija vienīgā, kas piedalījās šajā konkursā, līdz ar to Latvijas Olimpiskajai komitejai lielas izvēles iespējas nebija, bet jāsaka, ka Siguldas domas pieteikums tiešām 100% atbilda arī konkursa noteikumiem, sacensību nolikuma prasībām. Sigulda ļoti sekmīgi un radoši piegāja, veidojot sadarbību ar citām pašvaldībām, kurās ir ziemas sporta bāzes sporta veidos, ko Sigulda nevar sarīkot savā teritorijā. Un līdz ar to Sigulda ir 3. reizi jau kļuvusi par Latvijas ziemas olimpiādas mājvietu. Jā, 3. ziemas olimpiāda un Siguldā izklausās labi. Un mēs, siguldieši, esam strādājuši, domājuši un pierādījuši, ka tiešām Latvijas ziemas olimpiāde var notikt Siguldā un var notikt sekmīgi. Tāds ir mūsu plāns. Un tamdēļ mums ir prieks šodien uzņemt Latvijas Olimpisko komiteju un tiešām augstu novērtēt šo lēmumu, dot tiesības Siguldai pierādīt, ka mēs mākam, mēs varam un ka Latvijas augstākā līmeņa ziemas sporta veidi var sacensties Siguldā un ar Siguldu draudzīgā kolektīvā līgumos noslēgtajās pašvaldībās, lai Latvijā izspēlētu Latvijas ziemas olimpiešu medaļas. Man ir prieks, ka tas notiek, un man ir prieks, ka Latvija kopumā attīstās un attīstās ziemas sporta veidos, un Sigulda ir viens no spēlētājiem šajā attīstībā, un ne bez atbalsta, ne bez Olimpiskās komitejas atbalsta, ne bez valsts atbalsta. Mums tiešām ir plāni lieli, un es ticu, ka mēs nākotnē kaldināsim medaļas ne mazāk kā līdz šīm ziemas olimpiskajos sporta veidos. Paldies par šo uzticēšanos, paldies par atbalstu, paldies personīgi Rubļevska kungam par atbalstu Siguldai, Latvijai un visiem sportistiem, kas grib sasniegt augstus rezultātus. Lai mums izdodas! Paldies jums!